Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Sveiks, Dauni! Prieks tev redzēt LTRK studijā. Sveiks, Aigard! Paldies par ielūgumu! Jā, un pirmkārt visiem tiem skatītājiem, klausītājiem dažus vārdus ievadam. Respektīvi, pagājušā gada vasarā aptuveni man iezvanīja Ģirds Rungainis, kas ir arī LTRK padomes loceklis. Viņš teica, mēs ar Andri Kazlovski, kas arī ir depo lielākais īpašnieks, atbrauksim pie tev ciemos tur parunāt. Tas mums ir viena ideja. Viņi atbrauc, mēs runājam, un Andris viņam saka, vajadzētu darīt mums vēl kaut ko vairāk. Ja? Depo grupā saka, mēs esam gatavi investēt vēl vairāk resursu, bet mums kaut kas ir jādara. Tā valsts neattīstās tik labi. Un viņi saka, ko tu par to domā? Mēs vēl bijām kontekstā runājuši, bet es saku, labākais, ko, man liekas, mums vajadzētu darīt, mums vajadzētu domnīcu izveidot. Viņi saka, ok, bet es saku, es uzmanīšu Daunim Auram. Varbūt viņš ir nevis brīvs tādā ziņā, bet varbūt viņš piekritīs, jo es atceros, kā mēs ar tevi sadarbojamies Certus laikā. Un tad es ar tādu, trīcošām rokām, var teikt, iezvanīju. Un es biju ļoti laimīgs, ka Daunis teica, ok, tā ideja ir forša, jā, un varētu darīt. Bet vienlaikus arī Andris teica, ka viņš galīgi negrib būt vienīgais atbalstītājs, ka viņš varētu dot to impulsu. Ja, un tad es vēl apstaigāju šeit, paziņas draugus, Armis Riekstiņš, Mikrotip un Andris Bite un arī citi atbalstītāji Māris Mednis un Meļķīs un katrs tur vēl Rolands Lapuķi, kas ir diplomāts un pats Daunis kā dibinātājs. Un mēs faktiski šogad tad martā laikam formāli noreģistrējamies, mēs 14 dibinātāji, izveidējām domnīcu. Tas vienkārši tāda informācija tie, kas skatās. Ja? Šī nav kameras domnīca, bet daudz mēs kamerā sastapušies. Bet šodien to vairāk to sarunu es gribētu es uzdošu tādus jautājumus, lai cilvēkiem ļautu vairāk saprast, kā vispār tādas domnīcas vajadzīgas. Ko viņas tur dara? Jo, piemēram, ir tāda tēze, saka, ko jūs tur varat runāt, pa visādām stratēģijām, vīzijām. Vienkārši jāiet un jāstrādā. Ko tu atbildē tiem cilvēkiem? Taču, priekš kam jūs tur runājat? Priekš kam tāda domnīca? Vienkārši vajag iet kārtīgi strādāt. Bet, lai strādāt, ir jāzina, uz kādu mērķi un ko darīt. Kā ar jebkādu uzņēmumu, tev vajag kaut kādu vīziju. Tev jāsaprot, ko tu gribi sasniegt, un tad tu domā par to, kā to sasniegt. Bet viss sākās ar kaut kādu tādu ilgtermiņa ideju. Un tāpēc nepietiek ar to, ka vienkārši jāstrādā, jāsaprot, kur mēs ejam un kā sasniegt šo mērķi. Bet tu noteikti esi daudz pētījis, gal beigās profesors un globāls profesors dažādās pasaules augstskolās darbojies un studentiem māca. Tu noteikti esi pētījis, ir šīs tādas veiksmīgās attīstītās valsts, vai visām viņām ir kaut kādas šādas domnīcas vai kaut kādas stratēģijas. Nezinu, vai tas ir tur Singapūra vai Luksemburga, vai tagad ir tā uzlētošā zvaigzne, manuprāt, Īrija. Kā viņiem tā pieredze, kā viņi nonākuši līdz tā izaugsmē labklājībai? Jā, visur ir kaut kādas idejas, visur ir vīzijas. Tātad vīzija var nākt no dažādiem avotiem. Pirmkārt, varētu nākt no kādas politiskās partijas, bet varētu arī nākt no augstskolām, no kaut kādiem pētnieciskiem centriem, bet tā modernā tendence ir, kad ir kaut kādas tādas domnīcas, kas atšķirās no augstākās izglītības institūcijām ar to, ka domnīcas nodarbojās ar tādu praktiskāku pētniecību. Tātad zinātnieki augstskolā, viņi kaut ko raksta un pēta faktiski citiem zinātniekiem. Un mūsdienās pat tas mērķis augstskolā ir citējamība, tad, lai citi pētnieki citē tavu darbu, un tur īsti nedomā par to, kāda būs tā ietekme, kāda būs tā politiskā ietekme konkrētam pētījumam. Un domnīca rezultātā strādā tieši uz to, kad grib kaut ko ietekmēt, grib kaut ko mainīt, grib vismaz likt cilvēkiem domāt par kaut kādiem interesantiem, strateģiskiem un kādreiz arī tādiem konkrētākiem, šaurākiem jautājumiem. Un tā tad ir tā domnīca funkcija. Un arī politiskās partijas mūsdienās mazāk paši iekšēji ražo idejas
un vairāk sadarbojās ar domnīcām. Kādreiz ar kaut kādām domnīcām, ko pašas partijas finansē. Piemēram, Latvijā mums ir tāda tīra īpatnēja situācija, kad es teiktu, ka tās divas ietekmīgākās domnīcas šobrīd ir ārvalstu politisko partiju domnīcas. Tātad ir Adenauer fonds, kas ir Vācijas Kristīgo demokrātu partija domnīca, kam ir filiāls Latvijā, un otrais ir Eberta fonds, kas ir tā kā sociāldemokrāta partija Vācijā fonds. Un šīs domnīcas ir tik lielas, ka tās vairāk nestrādā tikai Vācijā, bet strādā tādā globālā līmenī un grib ietekmēt domu tādā vairāk kreisa virzienā, kā Eberta fonds, vai vairāk labējā, kā Adenauer fonds. Bet Latvijā mums īsti nav. Bet tu teici par tām divām domnīcām, viņi strādā ārpus Vācijas. Kā viņas arī Latvijā ietekmē kaut kā procesu, tavuprāt? Viņi cenšas ietekmēt. Es domāju, ka varbūt neiesaistās tieši politiskā cīņā, bet viņiem ir darbs ar politiskām partijām. Eberta fonds agrāk ir finansējis, piemēram, pētījumu, kur viens no autoriem bija Kaspars Brikšens, kas tagad ir progresīvos, kam bija kaut kāda vīzija par to, kā modernizēt Latvijas tautsaimniecību. Adenauer fonds arī nodarbojas ar visādiem interesantiem pētījumiem, kas analizē vēlēšanu rezultātus un tā tālāk. Bet viņiem, man liekas, galvenais mērķis ir attīstīt gan labējā, gan kreisā idejas Latvijā, bet neiesaistīties, teiksim, kaut kādos konkrētos politiskos jautājumos. Vispār veidot tādu normālu, mūsdienīgu politisku procesu un vispār tās politiskās domas, kā saka, cilāt. Jā, un arī, protams, veidot kaut kāds kontakts starp šīm partijām Vācijā un tās partijas Latvijā, kas varētu ar viņiem sadarboties gan bilaterāli, bet arī, protams, Eiroparlamentu un citu starptautisko. Pirms mēs ejam tālāk par Latviju, būt arī par reģionu. Tu minēji, patiesībā tas man tagad tas jautājums parādījās, tu teici, ka augstskolas vairāk nodarbojās tur ar citējumību un tam līdzīgi, bet vai tā nav tāda, savā ziņā kaut kāda kļūda? Skaidrs, ka jābūt ir akadēmiskām zinātnēm, bet, ja teiksim, augstskolas, gal beigās tur ir profesori, tur ir uzkrāta zinātne, arī studenti, ja viņi vairāk runā par kā viens otru citē, bet mazāk runā, kā darīt, vai tas arī nav kaut kāds tāds bišķiņ kaut kur nepareizs virziens aizgājis pat daudz? Es arī jautāju globāli, ja tas ir, jo tie cilvēki dzīvo kaut kādā savā burbulī, viens otru citē, viņi tad aizpeld kaut kur no realitātes. Jā, jo mēs apjēdzamies, ka augstskolām ir arī šī otrā funkcija, kas ir runāt ar sabiedrību, informēt sabiedrību, analizēt notikumus un tā tālāk, bet realitātē šobrīd tas spiediens uz augstskolām, un mēs varētu konkrēti runāt par Latviju, bet arī uz citām augstskolām, bet arī Latvijā ir tieši uz šo citējamību, jo neviens nevērtē mūsu augstskolas pēc tā, cik bieži mūsu pasniedzēji, profesori komentē lietas televīzijā vai publicē viedokļu rakstus Delfos vai kur citur. Kaut kur tie dati tiek apkopoti, bet viņi nav šausmīgi nozīmīgi, ja domājam par partijas vietu kaut kādos reitingos. Mēs galvenokārt domājam par reitingiem, un viens no atslēgu rādītājiem reitingiem ir tieši šī citējamība. Un rezultātā fokus ir uz to akadēmisko darbību. Bet kāpēc tas tā ir noticis? Vai tie fokus nav tiešām globāli kaut kādi bišķi nepareizi? Un kāpēc tas tā ir noticis? Es teiktu reitingu dēļ. Jo pēdējos 20 gados, un tas ir kaut cik jauns fenomens, 90. gados neviens jau nerunāja par pasaules reitingiem. Neviens nezināja īsti, kur Latvijas universitāte vai RTU vai RSU vai turība figurē kaut kādos reitingos. Tas ir kaut kāds jauns fenomens, kas parādās tikai pēdējos 20 gados globalizācijas dēļ, eiropeizācijas dēļ. Un šie globālie indeksi nemēra to ietekmi uz vietējo sabiedrību. Viņiem vienkārši nav tāda instrumenta. Un rezultātā viņi izmanto kvantitatīvos datus un kvantitatīvo datu par to, cik ir to ārzemju studentu, cik ir ārzemju pasniedzēji un, protams, citējamība. Kā viens no bet it kā jau reitingā varēja tikpat labi reitingā var ielikt citus parametrus, un tad tas augstskolas fokus novirzītos savādāk. Kā teiks, piemēram, parādītos, ka cik ir, profesori komentējuši kaut ko, vai cik viņi bijuši tur, to var apkopot, tad varbūt augstskola arī tā darbība novirzītos kaut kā savādāk. Izaicinājums, protams, būtu tas, kā to mērīt starptautiski. Okay. Jo, ja mēs ņemam tādu Times Higher Education, kas ir viens no galvenajiem indeksiem,
tur jau tiek salīdzināt tūkstošiem augstskolu. Un kur tad tu savāk tos datus par to, cik bieži uzstājās dr. Rostovskis Latvijas televīzijā vai Auers uzraksta viedokļi, raksta elpos. Vienkārši tādus datus savāk par visām augstskolām 190 cik tur valstīs, tas ir sarežģīti. Šitas bišķiņ tā ārpus šī topika. Ejam tagad tuvāk domnīcai. Skaidrs, ka mēs pamatā arī šīs domnīcas mērķis ir tieši Latvijas attīstība. Mēs esam nosprauduši mērķi līdz 40 gadiem tikt starp 10 labklājīgākām valstīm. Kā vispār tavuprāt, Latvijā izskatās, teiksim, Austrumeiropas valsts? Kāpēc runāju par Austrumeiropu? Tāpēc, ka gala beigās, bija Rietumeiropa, kas bija attīstītāka jau un bija viss šīs padomu laiki, un skaidrs, ka Latvija bija zem okupācijas varas, bet arī tās Austrumeiropas valsts, kā tur Polija, Čehija un tā tālāk, bija tajā saucamajā Varšavas blokā. Un tagad padomju savienība izjuka jau, un šīs valsts kļuva brīvas. Mēs tā kā izlecām no tā trauka vienā laikā. Kā mēs izstamies uz šī visas tā Austrumeiropas valstu bloka, teiksim, Latvija? Kāds ir tavs komentārs? Neatkarības brīdī, 91. gadā, mēs noteikti atpalikam no šīm Varšavas bloka valstīm. Šīs valsts bija bagātākas, bija attīstījušākas, jo tās nebija daļa no Padomju Savienības. Un Padomju Savienība faktiski bija, varētu teikt, tas atpalikušais reģions starp Eiropas komunistiskām valstīm. Labi, Baltijas valsts, protams, bija visattīstītākais, bagātākais reģions, daudz maz Padomju Savienībā, bet vēl viena atpalika no šīm valstīm. Turklāt, šīs valstis sāka savu pāreju ceļu 2 gadus pirms Baltijas valstīm. Tātad viņiem bija 2 gadi, lai veiktu visas nepieciešamās reformas. Plus viņiem bija daudz vieglāka piekļuve Rietumeiropas tirgiem. Kas ir šausmīgi svarīgi, ja mēs domājam par industriālo attīstību, piemēram. Jo vēl vien tagad, 3 gadus pēc Latvijas neatkarības gūšanas, vēl vien izskan debates, piemēram, par to, kāpēc nevarēja glābt RAF Jelgavā. Kāpēc pie mums vairāk neražo autobusus, mikrobusus drīzāk. Un iemesls ir acīm redzams. Mūsu reģionā vienkārši nav tāda veida rūpniecība. Padomju Savienība tā kā mākslīgi to uzbūvēja, mākslīgi uzturēja. Bet šī industrija izdzīvoja pat plaukst šobrīd Slovākijā, Čehijā, arī Polijā, jo viņiem ir tā robeža Vācija. Tad kopš 91. gada neviens Vācijas autoražotājs nav atvērs jaunu autoražošanas šo te infrastruktūru Vācijā, bet viņi ir atvēruši Čehijā, Polijā, Slovākijā un tā tālāk. Šķiet, ka Tesla ir vienīgais autoražotājs, kas ir atvērs jaunu autoražotni Vācijā, tur pie Berlīnas kopš 91. gada. Tātad šī ģeogrāfija faktiski ļoti svarīgs jautājums. Un mēs varam kaut ko dabūt no tās piegādes ķēdes, sevišķi Lietuva, kas apkalpo Poliju, un bišķītiņ arī Latvija, kas apkalpo Poliju un Vāciju. Bet ģeogrāfija ļoti palīdzēja Višegrādu valstīm attīstīties. Mums īsti nebija šāda veida. Tas secinājums, ka kaimiņu būšana ir ļoti svarīga, vai ne? Ja tev ir blakus bagāti kaimiņi, tas noteikti tev atvieglo to dabisko dzīvi, vai ne? Jā, un to mēs arī redzam ar Igauniju un Lietuvu, jo Igauniem šie te kontakti ar Somiju ir šausmīgi nozīmīgi. Jau no 90. gadiem līdz pat šīs baltās dienas Somijas investori daudz vairāk investē Igaunijā kā Lietuvā un Latvijā. Un tāpat tās Lietuva pēdējos gados ļoti veiksmīgi izmanto savu robežu ar Poliju, savas vēsturiskās attiecības ar Poliju, izmanto to, ka ir tie lielie ceļi un infrastruktūra, kas ir atvērta Polijā, pateicoties Eiropas Savienības fondiem, un Lietuva ir tā kā, pagarinājuši tos ceļus. Aigar, jūs jau zināt, kā tas ir iebraukt Baltijas valstīs no Polijas, kad ir tie milzīgie ceļi, un tad ir bišķītiņ šaurāki, kad ir iebraukt Lietuvā, un tad, kad tu tiec uz Latviju, tad ir jau pavisam šauri, tā kā uz Igauniju. Tātad, kaimiņu būšana ir šausmīgi svarīga, un faktiski šis arī ir Latvijas lielais izaicinājums, kad Igauniem ir Somija, Leišiem ir Polija, kas tad ir Latvijai? Un man atbilde būtu Rīga. Rīga ir tas lielais potenciāls Latvijai. Lielākā metropola,
vienīgā reāli starptautiskā pilsēta Baltijas valstīs, kas, protams, pirms 120 gadiem bija tikpat dinamiska kā Stokholma un Kopenhāgena. Un Helsinki vispār bija lauku ciemats pirms 120 gadiem. Un mums kaut kā ir jādomā par to, kā atgriezties uz to 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākumu, kad Rīga bija šī metropola, kas pievilka investīcijas faktiski no visas pasaules. Respektīvi, to mēs secinām, ka tas konteksts nav tas labākais, nav viņš arī slikts. Galu beigās mēs esam NATO dalība valsts un Eiropas Savienības dalība valsts. Un ir mums tas piemērs, ko tu pats esi dzimis Lielbritānijā, ir īrijas tas foršais piemērs, bet īrija arī geogrāfiski atrodas citur. Bet es vienkārši arī tā domāju, ir tāda valsts, nezinu, kā Koreja, piemēram, kas ir arī, kur viņi tur atrodas, LR, kā saka, tur blakus Ziemeļkoreja, tāpat Krievija blakus, bet viņi ir izaugs. Nozīmē, ka ir pasaulē vietas, kur pat atrodoties netik labos kaut kādos geogrāfiskos apstākļos, valsts spēja izaugt. Varbūt tu pastāst, tu jau daudz kur pēc tavu un Uldu pētījumu veikšanas esat stāstījis, bet tāpēc ir šis raidījums, lai vēl un vēl stāstīt par tiem 4 scenārijiem, kā tas viss ir un ko ar to visu darīt. Jo no sākuma jau tieši jāsaprot ir, jo es domāju, ka daudziem liekas, ka mēs tagad dzīvojam, te ir brīvība, tomēr ir demokrātija, ka tas ir garantēts kaut kā tam līdzīgi, bet patiesībā jau nav mums tik vienkārši, vai neliekam? Nav nekas garantēts šajā pasaulē. Nē, absolūti nekas nav garantēts. Kā arī Vaida Vīķa Freiberga norādīja pirms dažām dienām intervijā, ka, ja nebūtu Eiropas Savienība, mēs būtu Baltkrievija. Vai tas tā tiešām ir? Varbūt tas ir tā pārāk skarbi pateikts, bet ir skaidrs, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā, tad mēs būtu kaut kādā pelēkā zonā. Jo patiesībā jau, kā saka, teorētiski jau tieši tā, tajos vēsturiskajos momentos Baltkrievija, ja viņi būtu kaut kādā veidā, saintegrējusies nevis ar Krieviju, bet ar Baltijas valstīm, tad viņi būtu, šajā kaut kādā grupā vai kaut kāds tāds kaut kas starp Lietuvu un Poliju, bet viņa aizmigrēja, ja viņus iesūc, kā saka, tajā Krievijas ietekmes zonā, viņi ir, faktiski totalitāra valsts šobrīd. Tas nozīmē, ka nav nekas garantēts. Tieši tā, nav nekas garantēts. Mums tie pamati ir šausmīgi stipri. Tātad mums ir neatkarīga demokrātiska valsts. Mēs jau 20 gadus tagad esam Eiropas Savienībā, 20 gadus NATO, cik tur gadi OECD, mums ir eiro valūta, mēs esam integrējušies ekonomiski ar Ziemeļvalstīm, ar Rietumu Eiropu, ļoti labi kontakti ir ar Ameriku, mums ir lieliski izglītoti jaunieši, mums ir ļoti arī stipra skolas sistēma, ko mēs varbūt īsti nenovērtējam, bet tiešām realitātē, ja skatās uz PISA rezultātiem, arī mana pieredze, ka mana meitiņa, kas mācās skolā Latvijā, tagad 9. klasē, viņa bez problēmām varēja pāriet uz vidusskolu Amerikā, 9. klasē, mierīgi tur mācījās, bija pirmā vietā matemātikā, fīzikā un tā tālāk, un tagad ir atgriezusies uz savu skolu Latvijā. Mums tiešām ir arī konkrētspēja augstākā izglītība, tie pamati mums ir ielikti, bet gribās kaut kā bišķītiņu labāk, protams. Bet jā, pamati ir labi, un mums būtu tagad jāizmanto tos pamatus, lai saprastu, kas tad ir tā nākamā attīstības fāze. Jo esam integrējušies ar Eiropu, bet tagad mums varbūt jādomā bišķītiņ vairāk par to tautsaimniecību. Politiski viss ir daudz maz sakārtots. Protams, vienmēr jāstrādā pie politiskās sistēmas, pie efektivitātes un tā tālāk, bet pa lielam tur viss ir kārtībā. Tagad mums jādomā par tautsaimniecību un pirmā fāzē visticamāk jādomā par to, kā noķert mūsu kaimiņus, Igauniju un Lietuvu, un tad domāt par Rietumu Eiropas, Ziemeļvalstīm un tā tālāk. Un tad mēs mūsu ziņojumā Latvija 2040 iezīmējam 4 nākotnes scenārijus. 2 ir tādi ambiciozi, 1 ir pilnīgi bez ambīcijas, un 4. ir kā to labāk aprakstīt? Tas būtu tas sliktākais scenārijs Latvijai, bet arī nav tāds, ko var pilnīgi izslēgt. Tātad man tā īsti laikam aprakstīt katru. Tad pirmais scenārijs ir ar nosaukumu Baltijas tīģeris. Un šeit tā pamatideja ir tāda, kad mēs izmantojam mūsu geogrāfisko situāciju
un labās attiecības ar mūsu kaimiņiem, kas tikai pēdējos gados aizsardzības jomā un diplomātiskā jomā ir audzis un kļuvis vēl bagātīgāks, lai sākt veidot kaut kādu kopīgu Baltijas identitāti, līdzīgi kā Ziemeļvalsts to izdarīja pēc Otrā pasaules kara. Un tad runāt ar kaimiņiem, saprast, kur mēs varam iegūt no sadarbības. Jo viena vieta, kur sākt, varbūt ir nodokļu politika. Varbūt mēs varam kaut kā izveidot vienotu nodokļu politiku, lai mēs neejam uz kaut kādu nodokļu dempingu cīņā ar viens otru. Kad mēs mēģinām piesaistīt somu dzērājs pie mums ar kaut kādām zemiem nodokļiem, alkoholu un tabaks izstrādājumu jomā, piemēram, bet ka mēs vienojamies par to, ka mums ir kaut kādi pamatnodokļi, mums ir līdzīgi, un rezultātā arī kaut kāda grāmatvedība līdzīga. Un tas visticamāk palīdzētu visu mūsu uzņēmumiem augt, jo OECD ziņojumā jau ir norādīts, ka viena tāda fundamentāla problēma Latvijai ir, kad mūsu uzņēmumiem ir grūti augt. Vairāk iemeslu dēļ, varbūt finansēšana nav pieejama, varbūt tirgus ir pārāk maziņš, varbūt ambīcija dažiem trūks, bet jebkurā gadījumā, kad ir tāda problēma, uzņēmumiem izaugt lielākiem. Ja mēs varētu izveidot Baltijas tirgu kā vienotu tirgu, varbūt pat ar vienotu grāmatvedību, vienalga, kur tu strādā Baltijas valstīs, ka tev vajadzīgi tikai viena kaut kāda grāmatvedības dokumenta un tā tālāk, varbūt tas būtu labs sākuma punkts. Tad arī politiskā sadarbība. Vai tiešām tas ir vērtīgi, kad Baltijas valstīm ir, piemēram, 3 diplomātiskās pārstāvniecības Norvēģijā? Vai arī, domāju par ASV, vai tiešām mums vajag 3 atsevišķas vēstniecības? Ņemot vērā, ka tas, ko mēs gribam no Amerikas, mūsu intereses Amerikas Savienotās valstīs ir ļoti līdzīgs. Varbūt mēs varam sadarboties, samest kopā mūsu to naudiņu, ko mēs tērējam, uz mūsu diplomātiskām pārstāvniecībām, varbūt uzbūvēt kaut kādu stilīgu Baltijas māju, koka māju, izmantojot Baltijas koku, Baltijas dizaina arhitektūru, un kaut ko tiešām tādu stilīgu un interesantu, kas atstāja tādu foršu iespaidu par Baltijas valstīm. Ne tikai Vašingtonā, bet kaut kur citur pasaulē. Bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka mēs varam taupīt naudu un līdzekļus, sadarbojoties arī diplomātiskā jomā. Un es minētu, ka ir virkni šādi jautājumi, piemēram, Air Baltica. Pēc savas būtības Air Baltica pēc nosaukuma ir tā kā Baltijas avio uzņēmums, nevis tikai Latvijas. Un ņemot vērā to finansiālo slodzi, kas ir šobrīd Latvijas valstī, tā kā uzturēt daļai, grūtos laikos, bet uzturēt Air Baltica, varbūt mēs varam iet to ceļu un sanāk kopā, un kad visi 3 Baltijas valsts atbalsta un investē naudu tur un tā tālāk. Arī dzelzceļa līnija, piemēram, mēs sadarbojamies Rail Baltica, vai nebūtu loģiski arī visu to pārējo mūsu dzelzceļa sistēmu kaut kā savienot? Bet man pašam šī ideja patīk, bet, klausoties apkārt skeptiķis, tāpēc gribu arī paprovocēt. Skaidrs, ka šobrīd viens no tiem impulsiem, kāpēc mēs arī šo te darām, mēs tā kā iepaliekam arī no lietuviešiem, igauniem, bet viņi teiks, bet pagaid, jūs tur velkaties aiz mums, priekš kā mums tādi esat vajadzīgi. Ja jūs tur, kā saka, mēs tur veiksmīgāk darbojamies, tur piesaistām labāk investīcijas, labāk eksportējam, jūs te gribat skaidri piesūkties pie mums un no mums, kā saka, dabūt labumu. Kā tavuprāt, kas būtu tas, lai arī mūsu kaimiņiem teikt, ka kopā ir labāk, respektīvi, kad 2+2 ir nevis 4, bet 2+2 ir, 6, 8 un 10. Kas tavuprāt ir tas mūsu trumpis, kāpēc lai viņus tādā iesaistīt šādā, Baltijas stāstā? Jo mēs visi iegūstam no sadarbības. Tas būtu tas pirmais un faktiski nozīmīgākais iemesls. Tāpēc arī 90. gados Somija tik aktīvi atbalstīja Igauniju, tāpēc Dānija, Zviedrija atbalstīja Lietuvu, Latviju, un tāpēc vispār kopumā Ziemeļvalsts gribēja sadarboties ar Baltijas valstīm, saprotot, ka mēs visi iegūsim no tā, ka būs lielāka drošība, lielāka pārticība un, protams, arī ekonomiskās iespējas. Gal galā, ja Igauni un Leiši ir tik pārliecināti, ka viņi ir stiprāki par mums, tad viņi jau iegūs no tās Baltijas sadarbības. Viņu uzņēmumi tad ienāks un izmantos to Latvijas tirgu. Gal galā Latvijas tirgus ir krietni lielāks par Igaunijas tirgu. Tātad tam būtu jābūt atraktīvam arī Igauniem. Okay. Bet pa lielam tas ir, ka mēs iegūstam visi
no sadarbības. Tas ir tāds klasiskais win-win, un šeit mēs varam skatīties uz ziemeļiem un redzēt, kā tas notika Ziemeļvalstīs 50. 60. gados, ka tā sadarbība vienkārši izveidoja lielāku, draudzīgāku tirgu. Nu labi. Pastāst par tiem 3 citiem scenārijiem, kas varētu notikties. Otrais scenārijs ir Ziemeļvalsts Latvija. Un šeit tā vīzija ir tāda, ka mēs ejam Ziemeļvalsts virzienā. Proti, kad šobrīd ir 5 Ziemeļvalstis, kas veido Ziemeļvalsts padomu. Ziemeļvalsts padomu tiek paplašināta. Kā tas agrāk jau notic, kad Somija pievienojās 50. gados, tagad tas tiek paplašināts uz Baltijas valstīm. Kas arī ir pilnīgi ticams scenārijs. Mēs kādreiz iedomājamies, ka šie reģionālie klubiņi slēgti, bet viņi nav. Reģioni ir tāda plūstoša ideja, un Ziemeļvalstīm nav kaut kāda tāda konkrēta robeža, kas pasaka, ka Ziemeļvalsts beidzās vienā pusē pie Īslandes un otrā pusē pie Somijas. Arī Skotija, līdzīgi kā Baltijas valsts, cer kaut kad būt iekļauta Ziemeļvalsts klubā. Tātad šeit mēs aktīvi strādājam, visi 3 Baltijas valsts kopā, lai iekļauties Ziemeļvalsts klubiņā. Bet tas arī nozīmē, ka mums tīri fundamentāli ir jāmaina mūsu ekonomisko un politisko sistēmu. Jo būt Ziemeļvalsts, un šeit mēs varam varbūt izslēgt Islandi, jo viņiem tur ir bišķītiņ citāda tā tautsaimniecības sistēma, kā pārējās. Viņi ķer zivis, vairāk. Viņi ķer zivis, un viņi mazāk domā par labklājību. Bet pārējās 4 Ziemeļvalstīs ir līdzīgs. Bet tu teici, kādā ziņā viņi mazāk domā par labklājību? Viņiem jau tomēr tie ekonomikas rādītāji ir labi. Jā, ekonomikas rādītāji ir labi, bet viņi mazāk domā par pārdali. Tātad viņiem tas labklājības modelis, tās investīcijas pensijās, skolās un tā tālāk ir zemāki kā citur. Viņi tādi vairāk liberālāki. Ja tu pats sev nopelni, tad tu dzīvo labāk, ja tu nespēji, tad tev tur tomēr tik daudz kāds negarantē. Tieši tā. Viņiem tas ekonomiskais modelis ir daudz līdzīgāks Baltijas valstīm kā pārējām 4 Baltijas valstīm. Bet tad, kad domā par tām Ziemeļvalstīm, ja prasīja kādam vidējam amerikānim, tad viņš jau nedomā par Islandi, viņam prātā nāk Zviedrija, Dānija un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka mums ir bišķītiņ vairāk jāinvestē izglītībā, veselībā, pensijās, pabalstos un tā tālāk. Un neizbēgam tas visticamāk arī nozīmē to, ka nodokļiem būtu jāaug šī Ziemeļvalsts modelī. Un jautājums ir, vai Latvijas sabiedrība ir gatava uz šo nodokļu pieaugumu. Es zinu, Aigar, ka tu noteikti esi gatavs maksāt lielākus nodokļus, bet varbūt viena daļa sabiedrība nav. Un vispār ir jautājums par attīstību. Bet es jau, tāds precizējošs jautājums, es saprotu, ka tas nozīmē, ka tie nodokļi jāmaksā būt lielāki ne tikai uzņēmējiem, bet arī katram cilvēkam. Visai sabiedrībai. Jo daudziem jau liekas, lai tie uzņēmēji maksā tos lielos nodokļus, un mēs tad, kā saka... Visai sabiedrībai, piemēram, PVN Ziemeļvalstīs vidēji ir ap 24%. Somijā pat pacēla PVN uz, es tagad neatceros, vai 25,5 vai 26,5, bet viņi tuvojas tam Eiropas Savienības maksimumam. Un mums, protams, ir 22%. Tātad, būtu PVN augtu, IIN augtu. UIN visticamāk palikt nemainīgs, jo arī Ziemeļvalstīs UIN ir salīdzinoši zems, tur ap 22, 23, 24%. Bet citi nodokļi arī visticamāk nekustamais. Bet es atceros, kad, lai tā kā precizētu vai savādāk, kad tu stāstīji tādās citās auditorijās vai arī medijos, kad Ziemeļvalsts arī līdz šim modelim nenonāca uzreiz. Tad attiecīgi viņi no sākuma kaut kādā brīdī uzkrāja kaut kā to saucamo labklājību, bagātību, un tad viņi sāka, kā saka, darīt savādāk lielākus nodokļus. Tad viņi arī līdz tam Ziemeļvalsts modelim nonāca kaut kādā veidā. Jā, Ziemeļvalsts, viņiem ekonomiskā izaugsme, teiksim, spraigā ekonomiskā izaugsme sākās kaut kad pēc Pirmā pasaules kara. 20. 30. gados, protams, tad bija tā tautsaimniecības krīze, ko arī Latvija piedzīvoja 30. gadu sākumā, līdzīgi arī Ziemeļvalsts, bet tad sākot no kaut kāda 30. gadu vidus, viņiem sāka tautsaimniecība augt. Un Zviedrija, protams, ir īpaši interesants jautājums, jo Zviedrija tā vienīgā Eiropas valsts, kas īsti neko nezaudēja Otrā pasaules kara laikā.
ne cilvēku kapitāla ziņā, ne tautsaimniecības ziņā, jo Zviedrija turpināja tirgoties ar Vāciju, faktiski uzturot visu šo kara aparātu Vācijā ar saviem eksportiem, un arī bišķītiņi pat ar Lielbritāniju un Padomu Savienību uzturēja ekonomiskos... Neitrālās valsts koncepts, jā. Jā, un tad vēl labāk. Pēc tā otrā pasaules kara, kad parādījās Maršala fonda nauda Eiropā, kas bija paredzēta, protams, tām valstīm, kas tika sagrautas, tā kā Vācija, Francija, Lielbritānija, Zviedri arī kaut kā paspēja pieiet pie silas un arī kaut ko iegūt no šīs te naudas. Un tātad varbūt nav pārsteigums, ka 40., 50., 60. gados bija vienkārši ļoti spraiga ekonomiska izaugsme. Un neliela atkāpe, bet Latvijā 20. gada beigās dzīvoja tāds ļoti ietekmīgs amerikāņu diplomāts George Kennan, kurš vēlāk, viņš ir vispār ASV ārpolitikas stratēģija pret Padomu Savienības tēvs, viņš to izveidoja 45. gadā un ir viens no dižgadiem ASV ārpolitikā. Un tad būdams Sietlā akadēmiskā atvainājumā pagājušo gadu es izlasīju viņa dienas grāmatas, kas tika publicētas pirms dažiem gadiem. Un viņš dzīvoja Latvijā 20. gada beigās, un tad bija aizbraucis kopā ar sievu, ja pareizi atceros, tā atpūsties Zviedrijā. Un viņš bija šokā, jo viņš bija pieredzis, viņš bija bijis Berlīnē, tad viņš bija bijis Latvijā, viņš bija pavadījis vairākus gadus šeit. Un viņš bija pieredzis pie tā, ka šeit ir, var redzēt to efektu no tā Pirmā pasaules kara, to negatīvo efektu, kas bija atstāts gan, teiksim, vidē, kad pussagrauts ēkas, tāda salīdzinoši lēna ekonomiskā izaugsme, un tad viņš bija aizbraucis uz Zviedriju, ko karš, protams, nebija skāris, un tad viņš bija šokā par to, kā cilvēki dzīvoja Zviedrijā, salīdzinot ar Baltijas valstīm, zinot, ka pirms Pirmā pasaules kara bija gandrīz identiska tā attīstība gan Zviedrijā, gan Rīgā. Bet, lūk, bet tad pēc Otrā pasaules kara sākās šī straujā ekonomiskā attīstība. Un šis ir tas laiks, kad bija tāds miera izlīgums starp, ja mēs runājam konkrēti par Zviedriju, Dānijā, Norvēģijā, Somijā bija līdzīgi, bet tas lielais izrāviens bija Zviedrijā 50. gados. Un tad tur bija tāda vienošanās, kad valsts palīdzēs lieliem uzņēmumiem augt un arī pat dalīs risku. Tātad viss tās lielās investīcijas, kas parādījās Zviedrijas tautsaimniecībā 50. 60. gados, tur bieži vien bija tā, ka bija kaut kāds privātais investors, kas nereti bija kāda banka vai cits lielais uzņēmums, un valsts tad nāca un dalīja to risku kaut kādā lielā investīcijā. Un tādā veidā šie tobrīd kaut cik mazie pieticīgie Zviedrijas uzņēmumi varēja augt un sākt izkonkurēt Eiropas tirgus, tad pasaules tirgus un tā tālāk, un aug. Un līdz 1970. gada tad Zviedrija bija otrā ātrāk augošā tautsaimniecība pasaulē pēc Japānas. Ja mēs skatāmies uz IKP izaugsmu iepriekšējos 100 gados. Un šis ir tas brīdis, kad sāka veidot to, ko mēs tagad atpazīstam kā to Ziemeļvalstu labklājības modeli. Jo, protams, bija kaut kas jau arī pirms tā, bija bezmaksas skolas izglītība, kaut kāda izglītība bērndārzos un tā tālāk. Pēc 70. gados, kad Zviedrija bija 4. bagātākā valsts pasaulē pēc IKP uz iedzīvotāju, tas ir tas moments, kad sāka palielināt izdevumus. Bezmaksas stomatoloģija, zobārstniecība, visādi jauni bērnu pabalsti, dzimšanas pabalsti un tā tālāk. Un izauga tas lielais labklājības modelis, ko mēs pazīstam. Tātad vispirms tu nopelni naudu, tu izveido konkurētspējīgu ekonomiku ar lieliem uzņēmumiem, kas ir dzīvotspējīgi, kas konkurē pasaules tirgos, un tad tu investē labklājībā. Un iespējams, ka viens iemesls, kāpēc tā Latvijas tautsaimniecība nav tik attīstījusies tik dinamiski, kā mēs gribam, ir, ka kopš 90. gadiem Latvijā mēs esam ļoti ātri paplašinājuši šo labklājības modeli. Jo bija spiediens no sabiedrības un politiskās partijas bieži vien tā kā reaģējuši šo spiedienu, kad saka, lūk, Zviedrijā dara tā, Somijā dara tā, kāpēc mums tas nav?
Un tad mēs tad investējam tur. Tad, protams, parādās ceļš uz Eiropas Savienību, ceļš uz NATO, kur bija kaut kādi nosacījumi, ka, lūk, ir jāizveido šādu konkurences padomu, knābu un tā tālāk. Un es noteikti nesaku, ka mums nevajag. Protams, ka mums vajag knābu un vajag konkurences padomu. Bet mūžīgi bija kaut kāds spiediens izveidot kaut kādas jaunas publiskās institūcijas, ko, protams, finansē nodokļu maksātāja naudu. Un tad arī līdzīgi ir ar OECD iestāšanos, kur parādās arī rekomendācijas, ka, lūk, vajag attīstīt šo, to. Un rezultāts ir tāds, ka mums faktiski ir visas tās pašas funkcijas, kā Ziemeļvalstīs. Man ir grūti saprast, ko mēs darām Latvijā, ko nedara Zviedrijā ar daudz lielāku budžetu un ar daudz lielāku daļu no IKP. Un mums pat ir dažas tādas politikas, kā piemēram diasporas politika, kas vispār neeksistē Ziemeļvalstīs. Tāpēc iespējams, ka mums tas funkciju klāsts, ar ko nodarbojās valsts, ir daudz plašāks kā Ziemeļvalstīs, bet mēs vēl neesam sasnieguši to teiksim, tautsaimniecības līmeni, lai to visu uzturētu. Respektīvi, to, ko es no tevis dzirdu, kad tas modelis pats par sevi, viņš ir dabā sev parādījis, bet acīm redzot, mēs dotajā brīdī neesam tajā fāzē, lai mēs varētu viņu tā pilnvērtīgi ieviest un tad viss tur funkcionēt. Vienkārši mums nav tas, nav tie muskuļi tik lieli, nav tas ekonomikas apjoms tik liels, lai tas tā labi strādātu, tev vienkārši kaut kurienes jau ir jāņem tā nauda, lai viss būtu, ja liela daļa būtu pa brīvu, būtu tās funkcijas. Kaut kā tā. Tieši tā. Tā ir tas, ko angliski sauc par sequencing vai par sekvenci. Un mana pētniecība par šo Ziemeļvalsts modeli tur ļoti skaidri ierāda to, ka vispirms tu nopelni naudu un tad tu investē valsts funkcijās. Un 90. gados ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs bija tā, ka paplašinājās tas funkciju klāsts, bet tieši tajā brīdī, kad tā tautsaimniecība bija tāda stagnējoša, bija pārmaiņu laiks un tā tālāk. Un var saprast, kāpēc bija tāds spiediens. Cilvēki gribēja šo labklājību, kas ir Ziemeļvalstīs, bet iespējams, varbūt, ja mēs gribam nākotnē redzēt straujāku ekonomisko izaugsmi, varbūt mums vajag veikt kaut kādu valsts funkciju auditu un jāsaprot, vai ir kaut kādas funkcijas, no kā mēs varam atteikties, lai samazinātu to, teiksim, nodokļu spiedienu. Jā, respektīvi izskatās, un kas arī bija tajā mūsu konferencē, kur arī mēs taisījām šo te balsojumu, nemaldos, ap 70% teica par to Baltijas tīģeri. Tad bija nepilni 3 par tām Ziemeļvalstīm. Šie te abi tādi pozitīvi virzieni, kā mēs esam runājuši savā starpā, caur tīģeri uz ziemeļiem, vai tur, nezinu, no sākuma uz mēnesi, pēc tam uz zvaigznēm, jā. Bet ir vēl tās citas iespējas. Šie ir tādi pozitīvi modeļi, jā, bet kā mēs runājam iepriekš, nekas nav garantēts un ir tie 2 citi scenāriji. Varbūt tos arī daudz paraksturo, ko tas nozīmē mūsu nākotnē potenciāli. Zīmīgi tas, ka tas pirmais un otrais modelis tie tādi optimistiskie modeļi. Un, ja godīgi, es esmu pārliecināts, ka mēs varam sasniegt šo modeli. Baltijas tīģeris ir tas ticamākais. Bet runājot ar cilvēkiem, gan ar žurnalistiem, gan ar paziņām, draugiem, arī cilvēkiem uz ielas, ir pārsteidzoši tāds, negluži negatīvisms, bet tāds skepse par to, vai tiešām to var sasniegt. Un bieži vien es dzirdu to, ka gal galā būs tas trešais, tā gurdenā Latvija, ka tas ir tas ticamākais. Bet pirms tu bišķi pastāsti par to gurdeno Latviju, kurā mēs savā ziņā arī tagad dzīvojam kaut kādā mērā, jā? Kā tu izskaidro, kā zinātnieks, kā profesors, kāpēc tā skepse ir? Kas ir tās tautā versija? Kāpēc tā skepse ir cilvēkiem? Jo cilvēki izjūt, ka valsts nav performējis tā, kā viņi to sagaida. Jo gal galā mēs redzam to, kas notiek Igaunijā. Labi, Igaunijā šobrīd nav tas labākais ekonomiskais moments, bet viņi vēl ir tālu priekšā mūsu tautsaimniecību. Viņiem budžets ir par 30% uz iedzīvotāju lielāks kā mums, tātad viņi tērē vairāk uz aizsardzību, uz labklājību, veselību un tā tālāk kā mēs, un var atļauties to darīt. Tas vienkārši ir fakts. Lietuva, protams, ir tas lielais brīnumstāsts pēdējos 10-15 gadus Eiropā. Tu minēji Īriju. Man liekas, ka mums veidojās tas otrais ļoti pozitīvais stāsts Eiropā, kas ir Lietuvas izaugsme, kas vienkārši turpina raut uz priekšu. Viņi jau sen apsteidz Igauniju un jau strauji tuvojās pie tam Eiropas Savienības vidējā. Es tam lasīju kaut kur, noteikti tu arī to lasīsi, vai pat jau zini, vienkārši es lasīju, kad
ka bija kaut kāda, kas bija analizējis. Man liekas, ka šis Tallinas šīs biznesa augstskolas rektors vai kad bija analizējuši to ekonomiku, tur ir virkni citas lietas, bet ka Igauni vairāk tajā preču pakalpojumu klāstā bija orientējušies uz tādām precēm pakalpojumiem, kas ir tādā laikā, kad viss ir attīstās un labi un tam līdzīgi. Un attiecīgi, tad, ja cilvēkiem ir naudas, tad viņi pērk tās lietas, ja tās naudas mazāk, tad viņi, kā saka, samazina. Lietuviešiem tas preču pakalpojumu klāsts ir tāds, kas ir vajadzīgs jebkurā laikā, respektīvi pat sliktos laikos. Pasaulē cilvēki tās lietuvieši ražotās preces un pakalpojumus pērk. Un tas ir arī viens no tādiem elementiem, kāpēc lietuvieši iet uz priekšu. Tad viņiem varbūt tā ekonomika ir, gribētu teikt tā, it kā vienkāršāka varbūt, ja, bet viņi ir masveidīga vienkārši. Jā. Igaunijā varbūt tā ekonomika ir viss tas Estonija, viņš ir tāds tā kā, gudrāks, smalkāks, ja, bet tu jau kā, ja tev ir, kā saka, jāsavāk jostas kaut kur, tad tu saki, ok, es to nākamu iPhone vai kaut kādu es tur vēlāk pirkšu, ja, bet ēst man vajag šodien, ja, un to es pēc tā lietuviešu šodien, ja. Jā, šis varētu arī skaidrot to, kas ir noticis pēdējos gados, bet es domāju, ka vidējais Latvijas jau zina to. Tu manto, ka tev kaimiņos tā kā iet labāk. Tu biji cerējis droši vien vairāk pietuvoties arī tam Ziemeļvalstu vidējiem līmenim. Un galā mums visiem ir draugi, paziņas radi, kas dzīvo ārpus Latvijas. Īrijā, Lielbritānijā, Vācijā, kaut kur Ziemeļvalstīs. Kas ir daļa no tiem, cik tur gandrīz 300,000 cilvēkiem, kas laikam veido Latvijas to jauno diasporu. Un cilvēki jau ir aizvākušies prom mums zinām iemeslu dēļ. Viņi grib lielāks algas, lielāku stabilitāti, lielāku labklājību. Tā ir kaut kāda vilšanās, ja, kaut kāda, bet kā šo vilšanos tā kā, pozitīvā ziņā pārmainīt, lai tā vilšanās izzūd, cilvēki atgriežas, viņiem tā ticība, ka mēs varam, kā to izdarīt. Viņi atgriezīsies tad, kad viņi redzēs kaut kāds panākums tautsaimniecībā. Daļa tā diasporas politika, kas tika veidot pirms dažiem gadiem, bija nepareiza ar to, ka tur mēģināja uzsvērt to, ka tikai šeit es varu justies kā mājās, tikai šeit es varu runāt latviešu valodā tā tālāk. Tas viss ir kaut kāds vilcējs, bet galā labklājība ir tas galvenais jautājums. Ja? Vai es varu nodrošināt labu dzīvi man un maniem tuviniekiem? Un tikai reāla ekonomiskā izaugsme to darīs. Mēs to zinām no Igaunijas piemēra, mēs tagad redzam tos rezultātus Lietuvā, arī, kad lietuvieši sāk atgriezties. Un, protams, tavs jau pieminētā Īrija to ļoti skaidri pierādīja 80. un 90. gados, kad Īrija 100-150 gadus bija valsts, no kura cilvēki bēga. Pamatā uz ASV un uz Lielbritāniju, bet pamatā bēga prom, jo tur iespējas nebija. Tad, kad tur izveidoja konkrēti spējīgu, dinamisku tautsaimniecību, tad no Ziemeļamerikas un Anglijas bēga īri, apakaļ uz Īriju, un tad arī no Baltijas valstīm, no Polijas un no viss pasaules tur gribēja braukt. Tāpēc realitāte, ekonomiskā izaugsme ir vienīgais instruments, kas darbojas. Un tad tam klāt, tev, protams, ir tā valoda, tev ir tā kultūra, tā lieliskā Latvijas daba, foršā Rīga un tā tālāk, bet jānodrošina pirmkārt labu darba vietu. Okay, paraksturot tagad varbūt to gurdeno Latviju, kāda viņi tagad ir un kas var notikt, ja mēs tā turpinām, un tad arī pa to ceturto netika. To pavisam vientuļu. Gurdenā Latvija, tā Latvija, kur mēs šobrīd atrodamies pa lielam, tā ir Latvija, kur ir kaut kāda ekonomiskā attīstība, bet pieticīga, un nav tik dinamiska kā mūsu kaimiņu valstīs. Šad tad parādās arī kaut kāds labs pakalpojums, kaut kāda laba prece, kaut kāda forša uzņēmums, jo tāda mums arī ir Latvijā pietiekami daudz, un tāda arī parādīsies. Bet nebūs nekas tāds, kas tiešām kaut kā šokē pasauli vai kaut kā fundamentāli pārtaisīs to Latvijas tautsaimniecību. Būs kaut kāda ārvalstu investori, kas atnāks, šad tad kaut ko investēs, bet nebūs kaut kādas lielas pārmaiņas. Un demogrāfiskie rādītāji turpinās kaut kā slīdēt uz leju. Tātad tā Latvija būs apmēram tāda kā tagad. Nav nekas šausmīgi slikts. Mēs katru gadu bišķītiņi labāk dzīvojam, kā tas ir bijis kopš 91. gada, bet tas garastāvoklis cilvēkiem būs tāds negatīvs. It sevišķi, jo mums ir pieņēmums, ka Igauni un lietuvieši turpinās attīstīties ātrāk. Un tāpēc, kamēr tas notiek, tad mēs turpināsim būt tādā, negluži depresijā, bet būt bišķītīgi nelaimīgi.
Ja, ka mums nevar būt tik konkrēti spējīgi. Un tad tas 4. variants ir, mums ir nosaukuma Vientojā Latvija, un tad šis ir tas variants, kur notiek kaut kāda ilgstoša lejupslīde tautsaimniecībā, politiķi izmanto šo augošo neapmierinātību sabiedrībā un sāk vilkt Latviju tādā vairāk autoritārismu virzienā. Līdzīgi kā tas ir noticis Ungārijā. Tātad vairāk un vairāk ietekmē mēdījus, pārņem sabiedriskos mēdījus savā kontrolē, ietekmē tiesu sistēmu, pārtaisa vēlēšanu likumu, lai būtu labvēlīgi jau esošām varas partijām. Nevis šobrīd esošām, bet tām esošām tur nākotnē, tādā Vientojā Latvijā. Un tādā veidā Latvija lēnām iet autoritārismu virzienā. Eiropas Savienība uz mums uzliek sodu, atņem visu naudu, kas bija paredzēts attīstībai, infrastruktūrai, atņem arī zemniekiem naudu, budžetā mums nav naudas, investori mūk prom, jo šeit parādās tāda pelēkā zona, un tad pēkšņi parādās Krievija un Ķīna un piedāvā palīdzēt. Un tad mēs tiekam vēl tādā austrumu virzienā, varētu teikt, tāda baltkrievizācija notiek Latvijā. Un šis ir tas pats negatīvākais scenārijs. Bet faktiski to, ko mēs esam arī runājuši, jau sākot no konferences un dažādos tādos, kas saka, mazākos burbuļos ar pasākumos, kad šāds te veids, tā gurdenā Latvija turpina attīstīties, tāda, ka mēs tādi, zinām, nelaimīgi līdz galam laimīgi esam. Ja ilgi tas turpinās, tas var aizslīdēt šajā vientuļā Latvijas virzienā. Tas nozīmē, ka tās gurdenās Latvijas, viņi nevar mūžīgi tā būt. Vai nu mēs dabūnam to startu un mēs varam aizliegt tajā Baltijas tīģeri un uz Skandināviju. Ja mēs ilgi esam gurdeni, aizvien nelaimīgāk, tad parādās tie citas recepti piedāvātāji, tie autoritāti, jeb sauni ir aizūgti tajā vientuļā Latvijā. Tas, manuprāt, ir tas tāds būtisks vēstījums, kas jāsaprot. Ir, ja? Kā tu to pēdējie Eiropas Savienības dati liecina par to, ka mēs tagad esam 25. vietā no 27 valstīm. Proti, mums ir bijis tāda ekonomiska izaugsme pēdējos 10 gadus, bet mēs esam noslīdējuši no kaut kādas, ja nemaldos, 19. 20. vietas tagad uz 25. vietu. Un aiz mums ir tikai Grieķija un Bulgārija. Vēl pirms brīža bija tur Horvātija, bija Rumānija, to pašu Poliju mēs tur bijām līdzīgi. Tur, nemaldos, bija Slovākija arī tur kaut kur bija aiz mums. Un Bulgārijā ir strauja izaugsme. Pēdējos gados viņi varētu noķert. Un par Grieķiju, protams, Grieķijā ļoti problemātiski tā tautsaimniecība, bet potenciāls, protams, Grieķijā ir izaugsmei. Un ja mēs turpinām pa šo gurdeno Latvijas ceļu, kas tad notiek, ka mēs esam pēdējā vietā, kas ir ticami? Kad pēc 10 gadiem iespējams Latvija varētu būt tā pati nabadzīgākā Eiropas Savienības valsts. Ja vienīgais, kas mūs varētu izglābt, ir, ja 10 gadu laikā Moldova, Ukraina un Gruzija iestājās. Un tad būs vēl 3 valsts, kas būs tā kā tālu atpalikuši no mums. Bet citādāk, tie ekonomiskie rādītāji pēdējos gados, diemžēl, nav visai pozitīvi. Respektīvi, mums ir vajadzīgs šis restarts. Pat cik tā, mēs jau te, laiciņu runājam, tas vienmēr jau tās sarunas ar tevi tik ātri tas laiks paiet, bet viens ir tagad šis pētījums, mēs esam runājuši arī par nākamo pētījumu, kas būs rudenī, vairāk par Rīgu, ar ko tu sāk šo sarunu, bet kā tā pasaules labākā pieredze ir? Tagad ir domnīcas, ir mums idejas, ir pētījumi, bet kā to pārnest šo domu uz to realizāciju, lai šie politiķi un augstākā ierēdniecība šo paņem un nevis tikai palas un saka, Auer kungs, visu cieņam, saka, jūs mums te gudrus padomus teikt, bet mums te redziet, ir normatīvi, kā lai šo ievieš dzīvē, kas ir jādara, kas ir tas process, ja pat tie elementi, lai tas tik ievies dzīvē, un lai mēs būtu starp tām 10 labklājīgākām valstīm, lai būtu tas Baltijas tīģeris, un lai mēs iet uz to ziemeļu valsti. Tas ir tas sarežģītais moments, Aigar. Un ja pētam to, kas notika Korejā un Japānā, tiesa Koreja tobrīd bija autoritāra valsts, bet Japāna pēc otrā pasaules kara, ja skatāmies uz Īrijas piemēru, ir kaut kāda vienošanās starp arī tāpat tās Ziemeļvalstīm, Zviedriju 50. gados. Ir kaut kāda vienošanās
ka šīs ir mūsu prioritātes, ka šis ir tas ceļš, pa ko mēs ejam. Protams, būs kaut kādi politiskie spēki, kas varbūt nepiekrīt, kas oponē, būs arī daļa sabiedrība, kas nepiekrīt. Bet pa lielam, lielākā daļa, vairāk kā 50% deputāti, vairāk kā 50% sabiedrība piekrīt, ka šis ir tas ceļš, ja? Ka mēs gribam būt tas Baltijas tīģeris, ka mēs gribam būt tā Ziemeļvalsts, varbūt pēc tā Baltijas tīģera. Un ka tagad mēs vienojamies par to, kas tad ir tie darāmie darbiņi. Ir vajadzīgs tāds izlīgums sabiedrībā. Kā tas de facto, kā tas izlīgums notiek? Tas ir kaut kāda dokumentu parakstīšana vai kaut kāda tāda... Nē, ka mēs runājam. Kad mēs, tātad mums ir idejas, un mēs labprāt stāstam par šīm idejām, debatējam par tām idejām, runājam ar citiem, varbūt ar oponentiem, varbūt parādīsies kāda cita domnīca, kam būs pavisam cits piedāvājums, un tad runājam. Un tad cerams, ka tā spēcīgākā ideja arī uzvarēs. Nu, šeit ir vienkārši konkurence. Respektīvi tā vienošanās savā ziņā, tas nav kaut kāds parakstīts tur stingri papīri, bet viņi ir tā kā, var teikt, gaisā, ja, ka tāda, gribētu teikt, sabiedrības tāda plašākā daļa, ja tur elita un tāda plašākā saka, jā, mēs gribam šo te Baltijas tīģeri virzienu uz Ziemeļvalstu, un mēs tā kā ikdienā sākam, jau tās lietas darīt. Ja? Nu, kaut kā tā. Ka mēs vienojamies par to, ka mēs visi, ne tikai Latvija, bet arī Igaunija un Lietuva, var iegūt no tās Baltijas sadarbības. Tad runāsim ar mūsu partneriem. Runāsim ar mūsu partneriem diplomātu, pašvaldību vadītājs ar pašvaldības vadītāju, premjerministru, sabiedrības līmenī, tirdzniecības, rūpniecības kamera saviem kolēģiem Igaunijā un Lietuvā un popularizēsim šīs idejas, virzīsim to visu uz priekšu. Nu, ko Dauni, laiks paskrēja, es jau paredzēju, kad saruna tev iet tā kā 1 minūte, gan arī tās 45 minūtes pagāja. Tā kā paldies tev par laiku, kad atnāci, ja, un virzamies uz priekšu, lai mēs to visu realizētu, un paies kaut kāds laiks, tu jau, protams, arī esi citos mēdījos, bet nezinu, pēc kaut kāda pusgada, kad atkal parunāsim šeit un skatīsimies, kā notiek. Vēlreiz paldies par tavu laiku, un lai gan tev, gan mums visiem kopā izdodas. Paldies, Aigar, paldies. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.